Labrīt, labdien, labvakar, lai arī kad mūs klausāties. Jaunākā uz visiem 100 pēc 40 epizodi ir klāt, un kā jau katru reizi ar jums kopā esmu es, 30-gadniece Ieva, kura lēnām, bet pārliecinoši dodas pretī savai nākamajai 10 gadē, jeb pusmūžam. Un tas ir periods, ko apvīt dažādi mīti un raizes, arī pārdomas par nezināmo un vēl gaidāmo. Un šoreiz runāsim par sportu, proti ir zināms, ka sports uzlabo dzīves kvalitāti, veselību, kognitīvās funkcijas un arī pašsajūtu. Taču kā tieši tas ietekmē cilvēkus ap 40, jeb brieduma gados, un kādām fiziskām aktivitātēm šajā vecumā ir jāpievērš īpaša uzmanība, par to tad arī šajā reizē. Un saprast, kas ir kas, mums šoreiz palīdzēs sporta ārste un medicīnas zinātņu doktore Sandra Rozenštoka. Sveicināti! Sveicināti! Es iepriekš klausījos vienu sarunu ar jums, un jūs teicāt, ka kopumā Latvijas iedzīvotāji šķiet ļoti pārliecināti par to, cik sportiski viņi ir. Taču realitāte bieži vien ir drusku citādāka. Jūsu pieredzē, cik sportiski ir latvieši ap 40 un drusku vēlāk? Un vai tur ir kaut kādas tendences? Man jāsaka, ka ja mēs tādu vidējo statistiku, ka Latvijā sporto apmēram 40% cilvēku, sievietes 38% un 42% vīriešu, bet tā novērtējums viņiem pašiem, ka viņi nevis ir sportiski, bet ka viņi ir labā fiziskā formā. To domā apmēram 80% cilvēku. Un tas iet mazliet pretēji ar to, cik aktīvi ir cilvēki. Man jāsaka, kad es savā doktora darbā iekļāvu no 12 līdz 70 gadiem Latvijas iedzīvotājus, tie, kas paši sporto un tie, kas piedalās sacensībās, tātad tie, kas ir aktīvi. Man jāsaka, ka visaktīvākās grupas ir 30-gadnieki, un pēc tam nākamie 40-gadnieki, un tikai pēc tam nāk 20-gadnieki. Kur parasti viss forši aizņemt un tāda dzīves tusiņš un tā. Jā, tā kā tas 40-gadnieki tie jau ir tāda apzināts, tas sevis uzturēšana. Daudz šajā brīdī nomaina to aktivitāti uz kādu mērķi, uz uzvaru, pieņemsim, kādās sacensībās, uz veselīgu dzīvesveidu vai arī uz tas, kas tagad ir tāds pēdējā laikā, kas man ļoti patīk, kad ir pamainījies, ka cilvēks atnāk ar domu, es gribu ilgāk dzīvot, es gribu veselīgāk dzīvot, kvalitīvāk dzīvot. Ka tas ir parādījies arī kā līdzās aktivitātei. Tad varbūt pat mazāk tas mūžīgais stāsts par to, ka es gribu izskatīties labāk un es gribu būt tievāks, bet tieši, ka es gribu dzīvot ilgāk. Jā, tas nāk, bet īstenībā viņš jau nevar no viena atraut, ja? Bet tas nav tā, ka cilvēks nāk, es gribu nomest svaru. Jā, viņš nāk ar to kvalitāti. Un tad pēc tam varbūt, jā, tas ir otrais jautājums. Ejot uz sporta zāli, es gan pamanu diezgan bieži tādu sezonalitāti, to mūžīgo stāstu par to, ka janvārī parasti ir liels cilvēku pieplūdums, un tad arī patiesībā kaut kad ap šo laiku, pavasaris, vasaras tuvošanās cilvēki steidzas tur, lai nomest pēdējo svaru, būtu gatavi pludmales ķermenim. Kāda vispār ir sporta aktīva dzīvesveida nozīme cilvēkiem tieši ap 40, un vai tur ir kāda atšķirība starp sievietēm un vīriešiem? Šeit man jāsaka, ka ir tā funkcionalitāte, ko mēs ķermeņa tās spējas, gan spēks, ātrums, mēs teiksim tā izturība, lokanība, veiklība, tad visas spējas, kas mums ikdienā nodara, mūs pasargā, un arī no otras puses ļauj darīt to, ko mēs vēlamies. Gribu iet izjādēs, brauc ar zirgu, gribu iet ar riteni, brauc ar riteni, gribu bērniem spēlēties. Tad būt tādiem dažādiem. To sākumā mēs iegūstam, ka bērns piedzims, viņš aug, viņš tur kustās, darbojās un tā. Pēc tam tālāk tas tiek panākts. Un tad tas 40-gadnieku vecums ir tāda, īstenībā iespēja vēl uzlabot, panākt lielāku rezervi vēlākam laikam, jo tāpēc, ka pēc tam, dažādu faktoru dēļ, arī aizņemtības dēļ un tā tālāk, veselības lietu dēļ, tā fiziska aktivitāte iespējams, kad samazināsies kaut vai nedaudz vai paliks, bet mēs būsim funkcionālo rezervi organismā ieguvuši gan muskuļu masas ziņā, jo daudz vieglāk viņu veidot ir 20, 30, 40 gados nekā pēc tam, jo mainās arī muskuļu šūnas, viņas paliek mazāk apjoma, iespējams arī fiziskā slodzē mazliet trauslākas, bet tas 40-gadnieks ir tāds, ka tās spējas ir tādā pilnbriedumā, ka īstenībā tas ļauj gan kaulu veselību, gan muskuļu masu uzturēt, un šī īstenībā muskuļu masu uzturēšana, tas ir atkal tieši saistīts ar ķermeņa svara labu saglabāšanu, jo muskuļi tie enerģētiski aktīvi audi, kas to enerģiju tērēs. Tāpēc šis ir tāds ļoti, ļoti būtisks moments, un līdz ar to mēs attālinam to brīdi, kad mēs varētu dzīvē pārsniegt to fiziskās mazspējas brīdi. Tas nozīmē, ka cilvēks nevar, ka viņš kļūst atkarīgs no citiem cilvēkiem.
Tas ir tik interesanti, ko jūs stāstat, tāpēc, ka man dažreiz tāda sajūta ir, ka arī tajos 37, 40 gados ir tik grūti kaut ko panākt, kaut vai iesākt ir grūti, bet bieži vien ir tā, ka cilvēkam ir kāda pieredze, vai viņš ir dejojis, vai viņš ir sportojis un tā tālāk. Ir tās kustību iemaņas, kas ir kaut kur iekšā ķermenī, un īstenībā uz to bāzi ir ļoti salīdzinoši viegli tā kā galvā atsākt, bet fiziski, protams, ka tas prasa atkal izveidot kapulāru tīklu muskuļos, sirdsniņai palielināt sirds tilpumu, skābekļa apgādi palielināt. Tieši tās fizioloģiskās reakcijas, un tas prasa laiku. Lai mēs panāktu tādu ilgstošāku efektu, tad ir cilvēkam jāsporto vismaz 6 mēnešus. Tad mēs varam nākamo pusotru gadu pēc tam, tad mēs dzīvojam uz tiem 6 mēnešiem, ko mēs esam darījuši. Protams, ka labāk ir regulāri, tad mēs uzturam sev visu laiku formā. Kas ir sportot 6 mēnešus, ko jūs tikko minējāt? Ko tas sevi ietver? Tas nozīmē regulāru treniņu, tās fiziskās aktivitātes. Ja es runāju tādām Pasaules veselības organizācijas vadlīnijām, tas ir no 150 līdz 300 minūtēm fiziska aktivitāte. Bet tas ir tas, ja mēs ejam pa biroju, ja mēs kāpjam pa trepēm, arī tās skaitās tajās minūtēs. Mēs tieši tikko ar kolēģiem runājām par to, ka tās 300 minūtes nedēļā sasniegt šķiet tik nereāli. Jā, bet tas nav tikai sports. Tas ir tas, kad mēs ejam, kaut vai gājienā līdz mašīnai, mēs esam mašīnu nolikuši tālāk, vai mēs esam tur vēl kaut kur, iepirkumos, veikalā staigājuši daudz. Visas fiziskās aktivitātes šajās minūtēs skaitās iekšā. Bet, kas attiecās uz sportu, tad jau vēlams, kad tās 150 minūtes ir tas sporta aktivitāte, un tad tajās ir gan tā izturības slodze, kas dod pamatu skābekļu patēriņu, kā es teicu, jo skābekļu patēriņš ir viens no ļoti svarīgiem momentiem katras šūnas veselībai. Un attālināt novecinošanās procesu katrā šūnā. Un tās bija arī, laikam, tās pirmās spējas, kas cilvēkam tuvojoties vecumam krīt, respektīvi tās skābekļa uzņemšana. Īstenībā viņa samazinās, tas ir tas, ko es, taisot kardiopulmonālas slodzes testus, redzu. Ja cilvēks ir 2 mēnešus pasīvs, viņam jau skābekļa patēriņš samazinās. Jā, tā kā tas tajā pārtraukumā viņi dod kaut kādu iespēju, bet tas nozīmē, ka pēc 2 mēnešiem mēs nevaram atsākt. Mēs varam, bet tikai jāsāk atkal iestrādes periodu. Un tāpēc grūti ir atsākt, jo tas iestrādes periods, viņš var būt ilgāks 2-3 mēneši. Tā, ka tas ķermenim, man jau liekas, ka nevajag sev darīt pāri, vajag tā kā ar sevi sarunāt, un tā kaut kādus mirkļus tādu, es pieņemsim iesildos labi, sāku tur darīt, es pieņemsim braukt riteni, un tas jau uzreiz nesprintoju. Bet, pieņemsim, pēc kaut kādā vienā nedēļā braucu, jūtos labi, nākamā nedēļā braucu. Un vēl viena tāda liela lieta, ko es redzu no 40 gadniekiem, tā kā konsultējot, ir, kad ļoti daudz dara komfortzonā. Ko tas nozīmē? Tā kā man ir ērti, man šādi labi, es vizinu ritenē, es tik vizinu, un tā slodze jau vairs netrenē. Mums ir jādara kaut kā savādāk. Kas šodienas treniņa atšķiras no vakardienas treniņa? Vai es nokāpšu no riteņa, uztaisīšu ar foršais koks, uztaisīšu tur 10 piepumpēšanos, tā kā vertikāli, es domāju, nevis guļot, metoties zemē, jo rokas jau nav gatavs uzreiz, bet kaut ko, vai nākamā reizē nokāpšu no riteņa, uztaisīšu tur 10 puspietupienus. Tā kā arī, lai saudzētu ceļus uzreiz dziļajos, nemetīsimies. Ja? Tāds kaut kādu, vajag to kaut ko, kas veicina kaut kādu attīstību. Es, pieņemsim, nevaru uztaisīt 10 pietiemus, labi, es uztaisu 3, bet mans mērķis ir panākt, ka es varēšu tos 10. Tas līdzīgi tāpat kā ļoti daudz ir cilvēki, kas jākonsultē, pieņemsim, viņi nūjo. Forši nūjot, jau ļoti labi rokas nostrādā un kājas, bet ja tev agrāk esi bijis distanču slēpotājs vai garo distanču skrējējs, tādā 20 gadnieku vecumā, tagad tā nūjošana, viņa tikai uztur, viņa nerada nekādu bāzi tālākam. Un tāpēc tā trenēšanās prasa tādu mazliet tādu viltību, tādu mazliet sevi tā kā slogot, bet ļaut atjaunoties. Slogot, bet ļaut atjaunoties. Mēs ar kolēģiem arī runājam par vienu tādu šķiet domu, kas visticamāk nomoka ļoti daudz cilvēkus. Proti, vai ir jēga vispār uzskatīt, ka es sportoju un mērķiecīgi sportot, ja es to nedaru katru dienu? Cilvēkiem dažreiz tā šķiet, ko tad, ja es katru dienu nesportoju, tad jau tas galīgi nav nopietni. Nē. Šeit es pilnīgi tam nepiekritīšu, jo tā sportošana, lai sevi tā kā uzturētu kaut vai tādā formā, kādā es esmu. Tā neko negribu, visu laiku tā kā dzīvoju. Tagad, ja 1 reizi nedēļā sporto, tad cilvēks tā kā iegūst tādu, uzlabo savu to adaptāciju, jeb trenētību, un pēc tam viņš atjaunojās. Un tālāk, cik ilgi mēs ļaujam atjaunoties? Viņš atjaunojās, ja tā ir 1 reize nedēļā, tad 7 dienu laikā viņš atjaunojas līdz sākotnējiem līmenim.
Un atkal trenējās, un sanāk, ka viņš visu laiku uztur savu trenētību vienā līmenī. Ja ir, pieņemsim, kaut vai otrā reizīte, piemēram, man sanāca pusstundu laiks, es iziešu te steidzīgi pusdienas laikā izsteigāt, tās ar steigu mazliet, ja? Tad sanāk, ka tā otra aktivitāte jau nāks tajā atjaunošanās brīdī, ka es vēl neesmu atgriezusies tajā sākuma līmenī. Un līdz ar to es šo treniņu jau sākšu no augstāka līmeņa. Un tas to trenētību ilgtermiņā, sākot jau no 2 reizēm nedēļā, viņš kaut nedaudz ceļ. Ja? 3 reizes viņš ceļ vēl vairāk. Kas ir 40 plus gadniekiem tie vēlamākie vingrinājumi, tās vēlamākās nodarbes? Šeit, man liekas, ka būtu jākombinē kopā gan izturība, tas nozīmē, vai tā ir iešana, bet, kā es teicu, vai ātriešana, te ir jāsteidzās, nevis elko neejot, neko mēs netrenējam, tad vai tā ir steigšanās, nojošana, riteņbraukšana, ja kāds veikls un forši jūtās, un tā arī skrituļošana, skriešana varētu būt mierīgs, bet atkarībā no trenētības, ļoti grūti pateikt, skriešana arī var būt, ir kam patīk airēšana, un tas ir izturības sporta veidi, kas nodrošinās to, kad ir laba asinsrite, kad ir elastīga asinsvadi, laba asinsspiediena regulācija, labs skābekļa patēriņš, tad pat paša fizioloģija. Un otra lieta, kas ir noteikti jāliek klāt, ir spēka vingrojumi. Jo spēka vingrojumi tie, kas nodrošinās skeleta izturību, muskuļu masu, līdz ar to labu vielmaiņu. Jo tā problēma nereti, kad sākās 40 gadnieku vecumā, kad tiek sākt uzkrātas kādas tauku rezerves, kas var mainīt, ja tas notiek strauji un ātri, vai mainīt hormonālo fonu. Jo, pieņemsim, sievietēm tauku rezerves ir zemādas tauki, ir sievišķā hormona estrogēna depo. Tāda noliktava, teiksim tā, kur var izmantot. Ja viņi ir pietiekamā daudzumā, tad normas robežās, tad īstenībā tas hormonu līdzsvars ir labs. Bet ja viņas ir ļoti daudz, tad līdz ar to estrogēna ir daudz, un viņš var nomainīt, jaukt visu hormonālo fonu sievietēm. Tad līdz ar to rodas visādas problēmas, arī ginekoloģiskas problēmas un tā tālāk. Savukārt vīrietim, ja viņam ir muskuļu masa, nav tik daudz, lai varētu tērēt to enerģijas patēriņu, ko viņš uzņem ar ēdienu, tad veidojās arī perifērijā daudz tauku rezerves, un tad šis testosterons, vīrišķais hormons, viņš perifērijā pārvēršas par estrogēnu, sievišķo hormonu. Un līdz ar to tad vīrietim ir daudz estrogēnu, tas nozīmē, viņa ķermeņa formas kļūst sievišķīgāks, viņiem ir krūtis parādās, vai tur gurnos izgulsnojās tauku rezerves un tā, kas arī vīrietim ļoti izteikti maina šo hormonālo fonu. Un tāpēc tādā es gribētu teikt, gan fiziska aktivitāte, gan ķermeņa svars, viņi roku rokā iet. Ja, ka mēs palīdzam savai hormonu sistēmai regulēt šīs lietas. Un tāpēc, man liekas, gan tas izturība, gan spēks šajā vecumā ir īpaši svarīgi. Nav jau jāķer svarstieņi. Es ceru, ka es saprotu pareizi. Yeah. Nav svarstieņi. Var vingrot ar savu ķermeņa svaru. Un tas ir pietiekami liels slodzi, patiesībā to pareizi. Es biju arī dzirdējusi iepriekšējā sarunā ar ginekoloģi, ka sievietēm ir arī ļoti būtiski un svarīgi trenēt tā dēvēto dziļo muskultūru, iegurņu muskuļus. Man jāsaka, ka to ir svarīgi trenēt katram cilvēkam, jo tāpēc, kad ļoti daudz nāk arī vēl viena tāda konsultācija joma šajā vecumā ir muguras sāpes. Un viņas bieži vien ir dēļ tā, kad ir vāja. Ja arī cilvēks ko trenē, viņš parasti trenē tur vēdera muskultūru, presīt viņam ir. Bet nav sāna muskultūra. Muguras muskultūra bieži vien ir asimetriska vai nepilnvērtīga attīstība. Ir nestabils iegurnis. Līdz ar to katra kustība sanāk, ka to iegurni rausta. Līdz ar to nav muskuļiem pret ko atbalstīties. Tā kā, lai veicot slodzi. Ja? Un līdz ar to tas nozīmē, ka šīs ķermeņa korpus, tie vingrojumi, tie ir tādi ļoti svarīgi ne tikai sievietēm, bet arī jebkuram cilvēkam. Sievietēm, protams, kad arī nozīmīgi, lai nodrošinātu gan iekšējie orgāni arī pareizās vietās, ja nav nekāda noslīdējuma, ja arī starpens muskultūra un tad visas šīs lietas pakārtot. Mēs esam viena sistēma. Ja, man vispār patīk, ka cilvēki tā nevis potīt pa durvīm ienāca vai sirds, bet viss cilvēks ienāca. Ja. Protams, viss ir savstarpēji saistīts. Jā. Un tā kā šī dziļā muskultūra, tā ir tā, kur mums palīdz uzturēt pareizu stāju, ķermeņa pozu. Ja mēs, piemēram, gribam nostāvēt uz vienas kājas un aiztaisīt ciet acis, tad lielie muskuļi, pieņemsim, tur četgalvainais, tur divgalvainais, tie kas mums gāž nost. Jo viņi negrib atlaist vadību. Jo līdzsvarā mums jāstāv ir ar dziļo muskultūru. Aha! Un līdz ar to tad lielajiem ir jāatslāpst, lai dziļie tagad pārņem virsroku. Un tas īstenībā ir tā starp muskuļu koordinācija, kas bieži vien arī ir jāattīsta. Ja, 40 gadnieki to uztur, un pēc tam jau lielākā vecumā, tad tas kļūst vēl īpaši svarīgs.
Trenējot muskuļus, droši vien jūs pieredzē tā arī ir ļoti bieži redzēta lieta. Cilvēki, un arī man ir gadījies ievārīt lielākas ziepes, piemēram, ceļot svarus, taisot plankus un tam līdzīgi. Tieši tā mugura, tieši tie pleci tiek pamatīgi savilkti. Arī man nesen fizioterapeiti nodeva uguņus par to, ka tur viss ir pilnībā savilkts un drusku jāapstājas. Kā no šāda negatīvā efekta izvairīties? Nu, te ir par vingrojumu tehniku. Kā mēs veicam vingrojumus. Tas ir tas, ko es jau tikko pieminēju, runājot par muguras jostas daļu, par ieguņu stabilitāti. Ja ieguns ir stabils, viņš ir kā atbalsta punkts visiem muskuļiem, kas veiks kustības gan ar kājām, gan ja mēs ar ķermeni noliecamies. Un līdz ar to arī plecu josla arī ir plecu josla, tāpēc viņi tā arī saucās, ne tikai tur lāpstiņas vai tur rokas un tā tālāk, bet plecu josla, kurai arī ir jābūt stabilai. Ja mēs viņu nostabilizējam un tad veicam vingrojumus no tā pareizā stāvokļa. Nu šeit īstenībā es domāju, kad ir stāsts par plecu uzraušanu, par ieslēgšanu. Pieņemsim, rokai mēs veicam kustību ar roku, pleciem nevajag celties augšā. Ja mēs ceļam roku ar plecu, tas nozīmē, ka ieslēdzas palīga muskultūra. Bet viņi jau tomēr ir, arī viņai ir kaut kādas noteiktas spējas, cik viņi spēj ilgi būt, strādāt bez atpūtas. Jo, ja mēs visu laiku, piemēram, birojā sēžam, arī ir ieradums uzraut plecus, gatavojot ēst, mēs uzraujam plecus, pēc tam vingrojot, mēs ņemam handeles un akli uzraujam plecus. Tas īstenībā kaut kādā brīdī tiem muskuļiem ir pa daudz, jo viņi nevienā brīdī nevar atslābt. Un bieži vien šīs pārslodes veidojās tad, ja muskuļi nevar atslābt pa nakti. Guļot cilvēkam liekas, es tagad gulēšu, es atpūtīšos, bet no rīta pieceļās, tur īsti galva, tur stīvs kakls un vēl kaut kas. Sanāk, ka tie muskuļi neatslāba. Ja, kad viņiem viņi nav apskābekļoti, viņiem tonus paliek augstāks un tā. Te tāds nav tas līdzsvars. Un šeit īstenībā viens no tādiem labiem foršiem vingrinājumiem ir, sāksim ar ikdienu. Ikdienā ir forši paskatīties, vai ir nolaist plecs. Piemēram, es kaut ko rakstu vai daru, vai es varu nolaist plecus. Tātad es viņus turēju augšā. Kamēr viņus paceļam, mēs nejūtam, bet vienkārši mēs piedomājam, ja mēs varam nolaist, tad turēju augšā, nevajag to. Ja, un tad īstenībā tas attiecās arī uz vingrojumiem. Ja, kad ir vienkārši jāatver plecjosla vaļā, jāsavēl kopā lāpstiņas, un tad mēs veicam vingrojumus, nevis vienkārši paņemam hanteles un veicam vingrojumus. Un tad citreiz ir cilvēki, īpaši, ja viņi tā kā birojā sēž, un tad vēl sānu balsti ir tie, kas arī ceļ plecus uz augšu. Tā kā citreiz jāstāsta, ja tas ir tas, kas traucē, jāņem viņu nost vienkārši ir. Tāda ikdiena, lai nebūtu tas, kas veicina šos uzrautos plecus. Un savukārt atkal par aktivitāti runājot, kaut vai roku apļošana, viens no ļoti foršiem vingrojumiem, kas liek visus plecjos muskuļus izstiept un, piemēram, piecelties no galda vai kaut vai sēdes stāvoklī, izapļot roku lielā aplī un uz atpakaļ virzienā. Jā, tas būtu tāds ļoti veiksmīgs, jo pārslogojas aizmuguri, tāpēc, ka mēs visu dienu darām visu kaut ko uz priekšu. No tādas plaknes taisnās uz priekšu ar rokām. Mums ir ļoti maz vingrojumu uz aizmuguri. Un mēs arī pamazām pārtopam par tādiem, aizmirst, kāds bija tas apzīmējums, bet, respektīvi, cilvēks pie datora latīņu valodā bija, man šķiet, tas nosaukums, kurš ir nedaudz sakumpis, kuram galva ir pavirzījusies uz priekšu. Jā, īstenībā ir 40 gadnieki vēl vien tāds stāsts ir spēt nostāvēt taisni. Un mēs to nemākam. Nē. Tur es pilnīgi piekrītu, nemākam. Tad ir jānostājās pie sienas vai pie durvīm, tā kā augumu mērot. Papēžu klāt, gurni klāt, lapstiņas klāt, pleci klāt un vēl galvu pielikt klāt. Kāpēc tā notiek, ka mēs nemākam? Tāpēc, ka visa ikdiena mums ir uz priekšu. Mēs gribam datorā saskatīt un kaut ko, un sanāk, ka mēs kakli paņemsim priekšējos vai krūšu priekšējos muskuļus. Mēs ļoti, ļoti satrenējam, viņi kļūst spēcīgi un īsi, bet pretīm nav tie aizmugurējie. Aizmugurēji ir vāji un gari. Tā palīdzība, tas, kā sevi kaut kā atgriezt pareizā formā, ir tas, ko jūs teicāt, nostāties pie sienas. Iedot to sajūtu ķermenim, ko nozīmē taisni. Tā kā mēs varam pie sienas, tad paejam vienu soli nost un pamēģinam paši stāvēt. Tā kā lai atceramies, kā tad ir. Jo ļoti bieži tas ir tās, par ko mēs runājam, ir kustības stereotips. Kā mēs darām lietas, kā mēs stāvam. Jā, un ilgtermiņā darot kaut kādā vienā veidā, mums ļoti ievelk tajā. Vai ir vēl kaut kāda tāda kopīgā tendence 40 gadniekiem, ko savā karjerā, savā pieredzē esat novērojusi? Man jāsaka, ir daļa cilvēku, kuriem ir tā ikdiena kļūst aizņemta, viņi tā kā piedalās tikai no sacensībām uz sacensībām.
Un katru reizi un ar tādu ļoti izteiktu slodzi, jo taču ir, tā, ka es tā sportoju, kad nav tā laika, kad varat ielikt to bāzīti, to pamatu, tā kā uzturēt, atjaunot. Tas ir tāds, vēl pārbaudēs tas, ko es redzu, ka šis vecums būtu tāds riska vecums pārbaudīt, kāda ir asinsspiediena reakcija uz stresu. Ļoti daudz cilvēkiem, īpaši vīriešiem, atklājās, ka tieši slodzē, stresā ir paaugstināts asinsspiediens. Tad tāds kritērijs, kad mums ir jāpārtrauc arī slodzes tests, ir 250 asinsspiediens. Un tos ciparus mēs arī redzam 230, 240, 250. Tad ļoti augsts asinsspiediens, bet mierā ir 120. Tad ar to izmērot asinsspiedienu mierā, liekas, 120, 80, viss forši. Bet tad, kad ir kaut kāda pārmērīga stresa situācija, jo slodze ir stress, kliekšana uz otru cilvēku arī ir stress. Tā kā jebkurš ir stress. Ja? Un līdz ar to sanāk, ja ir neadekvāta reakcija, tas arī tas, kas rada, var dot ziņu par kādiem riskiem. Un mēs varam saulaicīgi uz viņiem reaģēt. Līdz ar to varbūt novērst kaut kādus akūtus notikumus vai kaut kādas pēkšņas lietas. Bet kāpēc šis asinsspiediens palielinās tik ļoti pie slodzes? Tas ir saistīts ar to aerobo Nē, tas ir saistīts ar stresu. Tas ir saistīts ar stresa reakciju, jo tā ir simpātiskā nervu sistēma. Tas nozīmē, ka ķermenim ir tā reakcija ir tā kā pārmērīga uz stresu, bet viņu veicina, piemēram, mēs tagad nesportot, bet būtu vienkārši satraukts, es nezinu, sāk kliegt vienu uz otru. Tas sanāk, kad mums ķermenis reaģē kā uz stresu, bet mazie asinsvadi rokās, kājās, viņi jau nav atvērušies. Nevajag jau viņiem šo asinsriti tagad, ja? Un sanāk, kad nervu sistēma stresā dod pavēli sirdī sūknēt ar lielu spēku, kas nozīmē asinsspiediens iet uz augšu, bet perifērijā asinsvadiem to nevajag. Orgāniem to nevajag. Un tad rodas tas disbalanss un sanāk, ka tā sirds sūknē vēl spēcīgāk un lieki spēcīgāk. Un tas vienkārši rada dažādus riskus. Kāpēc 40 gadniekiem kaut kāda tāda dīvaina tendence parādās? Citreiz tas parādās tāds pirmās izpausmes, ko es kad šādu es atrodu, un īstenībā katru dienu atrodu, un citreiz pat vairākas dienā, un reāli daudz, patiešām daudz, kad tās ir tādas pirmās izpausmes iedzimtībai. Un tad parasti es jautāju, vai jums ģimenē kādam ir paaugstināts asinsspiediens vecākiem, vecvecākiem. Un tad ļoti, ļoti bieži, man liekas, ka uz 70% gadījumā atrodas kāds, kuram ģimenē ir šis paaugstināts. Un tad sanāk, ka tā ir dāvana, ko cilvēks ir saņēmis neprasot. Un vienkārši pirmā izpausme ir nevis miera asinsspiedienā, jo tur jau vēl spēj taču noregulēt, bet tieši tajā intensīvajā slodzē. Bet man jāsaka, ka fiziskā slodze, ja mēs viņu ieplānojam ļoti pareizi, viņi ir tā, ar kuru ārstē paaugstināt asinsspiedienu. Līdz ar to pareizi saplānojot slodzi, mēs varam attālināt brīdi, kad jālieto zāles, attālināt kaut kādus riska, piemēram, riska situācija ir insults, ir viens no riska faktoriem. Ja? Mēs varam attālināt kaut kādu notikumu risku un tā tālāk. Tā. Kas ir tās biežākās kļūdas, ko jūs varbūt pamanāt 40 gadniekiem, sākot pamatīgi sevi uzturēt sportiskā formā, jo manā pieredzē, cik es tā raugos, parasti tieši ap tiem 30, 40 gadiem cilvēki saprot, ka pēdējais brīdis man kaut ko darīt, lai es varētu vecumdienās, un tad sākas tādas ļoti regulāras iešanas uz sporta zālēm. Vīrieši bieži vien pievēršās riteņbraukšanai un brauc nenormāli garus distances. Cilvēki sāk skriet maratonus. Kas ir tās? Jā, precīzi, tā arī ir. Pilnīgi precīzi varētu pateikt. Jā, šis ir tāds ļoti, ļoti raksturīgs, tāda aizraušanās pārmērīga. Un tad arī tā kā gribēšana vēl kaut ko pierādīt sev, to maratonu noskriet vai tur es neesmu tik vecs, es vēl varu, ja? Jā, tas īstenībā tas ir tāds konsultācija jautājums. Tas, ko es esmu redzējis, atslēgas kaulu salauzt, divgalvenā muskuļu cīpes noraut, no tās tieņa pacelšanas, ko varēja pirms 10 gadiem. Tagad cilvēkam bija 10 gadu pārtraukums, viņš pirmoreiz atnāk uz sporta klubu un tagad mēģina kaut ko izdarīt, to, ko varēja pirms tam. Jā, un tad gūst šo traumu, un tad mēs tiekamies un tad runājam par lietām. Bet tāda pārmērība, tas ir tāda steiga atgūstot. Jā, tas ir diezgan raksturīgs. Man jāsaka tā, ka ir liela daļa cilvēku, kas sporto tā forši, piemērot un tā. Ir daļa, kas ļoti cenšas sasteigt ļoti īsā laikā. Un ir atkal vēl viena daļa, kā es jau minēju, kas ir ļoti komfortā. Tā lai ērti, tā lai nav piepūle, lai neiesvīstu. Tad 40 gadniekam patiesībā, ja viņš ir tikko atsācis sportot vai sportot nav sācis vispār, tas atslēgas vārds varētu būt tāda mērenība, taču katru dienu pieliekot drusku vairāk slodzes. Nē, sākumā es teiktu katru otro dienu. Ļaujot sev atjaunoties. Jo, es kā sporta ārsts skatos uz slodzi, ir slodzes daļa, kas ir, pusstunda, stunda,
Un tad ir atjaunošanās daļa, kas sākumā atsākot noteikti ir ilgāka. Tad sākumā tā ir katra otrā diena vai pat 2 reizes nedēļā un tā. Jā, tas varētu būt. Un arī tāda, tā kā sevis ieklausīšanās. Jo īstenībā pirms sākt, jeb atsākt šajā vecumā, ir svarīgi pajautāt, vai man tur sāp galvas, kāds man spiediens, vai man trūkst elpu, vai ikdienā es tur vakar grābu lapas, vai man kaut kas bija. Tādas ikdienas aktivitātes vai kaut kas ir, kas var radīt uzmanīgu. Jo tās ir arī gan sporta medicīna, Eiropas Sporta medicīnas federācijas vadlīnijas, gan arī kardiologu asociācijas vadlīnijas. Ir tieši tādas arī sākumā es pajautāju sev visus jautājumus, ko es varu izdomāt par veselību, par fizisko slodzi. Ja visu atbildi ir nē, tad var uzsākt zemu līdz vidēju slodzi. Ja es gribu piedalīties maratonā ar rezultātu, ja es gribu vēl, maratonā kaut vai 5 km skriet, bet ar rezultātu, tad jau parādās nepieciešamība pēc pārbaudēm, ja patiešām bijis pasivitātes periods ilgāks par 3 gadiem. Bet tā ieklausīšanās sevī arī tāda diezgan subjektīva lieta. Proti, ir cilvēki, kuriem ir dažādi sāpju kaut kāda līmeņi, ir cilvēki, kuri var ciest kaut kādas lietas vairāk. Tā ir tas sāpju slieksnis un tāda sevis jušana ir ļoti dažāda. Tas attiecās ne tikai uz tādu veselības lietām, bet arī uz fizisko vingrinājumu izpildes pareizību. Ir cilvēki, kuriem ķermenis ļoti labi signalizē, ka nav labi. Oi, pagareku sagāzos, kaut kas nebija. Pat nevar pateikt, kas, bet kaut kas nebija. Ja, tā ir tā dažādi. Bet ir cilvēki, kas tā kā ir, lai tā uzmanība viņu dzīvē ir uz citām lietām. Bet viņi zina, kad vajag fizisko aktivitāti. Tad, kad vajag, tad iet un uzreiz pa 200%. Trūkst citreiz tā līdzsvar. Tas man gan jāsaka, ka trūkst. Un tad tā ir tāda iespēja izrunāt. Man ir bijis tā, kad atnāk cilvēks konsultācijas, saka, es nezinu, kāpēc, ko man nekas nesāp, bet zināju, ka man jāatnāk. Tad mēs vienkārši no vienas stūra sākam runāt, kā ir, ko dara, kā jūtās un tā, un vienmēr atrodam, par ko runāt. Vienmēr. Par to līdzsvaru runājot. Jā. Pirms kaut kāda laika, atceros, ja nemaldos kaut kādiem 10 gadiem, es ļoti regulāri gāju trenēt muskuļus. Un tad man apkārt esošie teica, kāpēc tu ar tiem muskuļiem tur ņemies, un patiesībā atslēga pilnīgi visā ir kardio treniņi. Tagad mūsdienās es arvien vairāk dzirdu par to, cik svarīgi ir patiesībā strādāt ar muskuļiem, un tie kardio treniņi varbūt pavirzās tādā zināmā aizmugures plānā. Ja mēs skatāmies tagad caur 40-gadnieka prizmu, kā tad tur pareizi kombinēt, kam pievērst uzmanību vairāk, kā procentuāli sadalīt? Tas atkarīgs no laika, ko cilvēks var atvēlēt. Ja, piemēram, tās ir 2-3 reizes nedēļā, ko viņš var atvēlēt, tad tas nozīmē, ka tās būs gan izturības slodzes, gan spēka slodzes. Spēka slodzēm ir jābūt vismaz 8 vingrinājumiem, sākam ar 12 atkārtojumiem, bet mums vajag tā, lai mēs varētu spēt 24 reizes iztaisīt viņus un tādā ideālā variantā vēlāk vēl pat 2 piegājienos. Ja, tas attiecās gan uz vēdera presi, gan uz kāju muskuļiem un tā. Tiem spēku vingrojumiem tātad tie ir 2-3 reizes nedēļā, bet ja mēs viņus ieliekam, pieņemsim 8 vingrinājumu, viņi neaizņem tik daudz laika. Cik apmēram kaut kāda pusstunda, 40 minūtes? Pat arī 20 minūtes, man liekas, mierīgi. Mierīgi, tas, kas attiecās uz šo, tad ir ļoti svarīgi. Ja es varu tagad celt, pieņemsim to kāju, pretējo roku kāju, pieņemsim diagonālai vingrojumi, vispār ļoti labi mugurai un koordinācijai un tā, tad es, ja es to varu darīt, tad es to daru normālā sportiskā tempā. Nevis tādā lēnā, ko citreiz arī cilvēki īpaši, ka viņi dara, un viņi kā dara, lai es saku, aiziet, daram, kaut kādā ritmā. Bet šeit ir ļoti interesanti, jo es esmu arī ik pa brīdim dzirdējis no treneriem, ka viņi saka, vajag tieši lēni un pārdomāti, jo tur tanī lēnumā un īsti kāju nenolaižot un roku nenolaižot pie zemes ir tā slodze. Jā, tā ir izturības slodze. Jā, tā ir izturība, spēka izturība. Spēka izturība tā ir, kad tas, lai palielinātu muskuļu masu vai muskuļu spēka spējas. Šeit, ja mēs runājam par muskuļu spēka palielināšanu, tad viņi īsākā laikā var palielināt nevis tā kā saliecot rokas, bet pirms tieši otrādā, kā ātri saliec un lēni iztaisnoja. Ātri saliec un lēni iztaisnoja. Ekscentriskie vingrinājumi tie, kas palielina spēka spējas ātrāk. Treneri, protams, grib izmantot šādas visādas knifiņas treniņos. Bet ikdienā tad tomēr tādā sportiskā tempā. Man jāsaka, sākumā, tā kā sāk darīt, lai apgūtu pareizu tehniku, mēs pievēršam uzmanību, darām tā kā lēnāk, un pēc tam, kad mēs jau jūtam, kad varam, tad īstenībā mēs to darām, ne jau tā kā tādā sprinta tempā, bet tādā normālā ritmā, bet pilnā amplitūdā,
pareizi noturot tās ķermeņa to pamatstāvokli. Jā, es tā nedomāju, ka vajag. Ir, protams, kad ir, pieņemsim, ja ir kaut kāds veselības notikums, nezinu, mežģīt potīt vai vēl kaut kas sanāk, tā kāja strādā mazāk. Līdz ar to, lai mēs tā kā neļautu muskuļiem atrofēties, tad mēs darām lēnāk ar to kāju, vingrojam, to potīt neaiztiekam, bet, pieņemsim, kaut vai sēžam, guļam zemē un tad vai uz vēdera, uz muguras sāniem, mēs varam citas muskuļu grupas ļoti labi noslogot, darot lēnāk un tieši neļaujot muskuļu masai samazināties. Vai es pareizi saprotu, ka ļoti svarīgi ir arī varbūt ap 40 gadiem lielu uzmanību pievērst tieši kāju muskuļiem? Jā, kāju muskultūra ir tā kā viena no lielākajiem muskuļiem, ja, kas ir cilvēkam svarīgi. Man liekas, kad latviešiem ir raksturīgi apakšstilbu muskuļi lielāki nekā citur, jo tāpēc, kad liela daļa latviešu ir dejotāji, un tie ļoti attīsta dejošanu, ļoti attīsta apakšstilbu muskuļus, kas nav raksturīgi, tā, ja mēs domājam tādu vidējo Eiropas iedzīvotāju. Līdz ar to tas apakšstilbs plus augšstilbs, tas ir tāds pamats, bet ja mēs runājam par tādu ilgtermiņā sirds veselību, tad ir pierādīts, ka ja noslogo roku muskuļus, tas nozīmē kaut vai, ja mēs ejam, staigāt vai tur skriet vai ko, ja mēs uzliekam smagumu aproces, un darām to ar viņām. Smagumu aproces? Tā kā to, ko liek parasti uz kājām, ka vingro. Es neesmu nekad tāds. Tāds uzliek puskilogramu tajā par laukstu. Nevis tur rokā hantels, bet ap laukstu locītā uzlieku. Pieņemsim, ja es esmu cilvēks parastais un vienkārši gribu skriet, tad ko es labāk paņemu ūdens pudeles katrā rokā? Jā, kaut vai ūdens pudeles. Jā. Kaut vai ūdens pudeles, jā. Vienkārši tas, ka atkarībā no rokām, ja citiem tur tās plaukstas nav tik spēcīgas. Jā, un tad līdz ar to tad īstenībā sanāk, ka tā slodzes kļūst kombinēta. Ja, kas atkal ļauj ķermenim tādu to dažādību, kā es jau minēju. Jāsanāk ne tikai ir izturība, bet ir spēka izturība. Ja es gribu tur pamainīt tempu, kaut kāds ārā lampas, piemēram, regulārs, ja es pamainu tempu, tad es paņemu kaut kādu ātrumu izturību. Tāds, kas ir liek dažādot tās slodzes. Tas ir tāds svarīgs nedarīt visu laiku vienādu un visu laiku komfortā. Tātad, ja mēs tā apkopojam 3 reizes nedēļā, noteikti pa 20 minūtēm mēs patrenējam savus muskuļus un pēc iespējas dažādojam un dažādas muskuļu grupas trenējam un slodzīti pamazām liekam virsū. Un kā tad ar tiem kardio treniņiem vai pietiek ar to, ko... Nē, kardio treniņi ir tie, kas uztur tā kā pamatu. Viņiem mēs noteikti nevaram, jo tā ir sirds sūkņu funkcija. Tātad sirds tilpumi spēja ilgstoši un pareizi strādāt un arī tas dod zemāku sirdsdarbības frekvenci miera stāvoklī. Un, ja no tādas veselības vai sporta kardioloģijas puses skatās, tad katrai sirdī ir savs resurss. Tāpat kā jebkuram mehānismam. Cik daudz reizes sirds spēja katram cilvēkam viņa mūža laikā sarauties, strādāt. Un ja cilvēks ir fiziski aktīvs un sporto, tad sanāk, ka viņš to sirdsdarbības frekvenci slodzes laikā viņa ir ātrāk, bet viņa kļūst lēnāka mierā. Un līdz ar to mēs neiztērējam tik ātri to resursu sirdī strādāt. Un līdz ar to tā sirds veselība tiek saglabāta ilgtermiņā. Un otrs, šis skābekļa patēriņš, kā es jau minēju, ka viņš ir svarīgs katrai šūnai nepieļaut. Jo šūnas novecošanās sākas ar to, ka viņi vairs nespēja tik ātri dalīties. Ja, tas, protams, kad visādi vielmaiņas galaprodukti, kas tiek uzkrāti gan vielmaiņā, gan slodzes vielmaiņā, ja mēs darām kaut kādus darbus ikdienā, tad tas ir tas, kas arī kaut tos šūnu var bojāt, traucēt viņai. Ja? Un tāpēc šī fiziska aktivitāte ar šo skābekļa piegādi, ar mikrocirkulācijas uzlabošanu, tā ir tā, kas vienkārši paildzina mūsu ķermeņa veselību. Par šo te skriešanu runājot, es arī iepriekš runāju ar savu ģimenes ārsti, un es teicu, ka es cenšos regulāri skriet, un viņi teica, ka varbūt tavā vecumā labāk, kas ir tikai 37 gadi, un viņi teica arī vēlāk, ka varbūt pat labāk ir spēka staigāšana. Šeit es atļaušos nepiekrist. Jā, jo pēc Pasaules veselības organizācijas vadlīnijām jauns cilvēks ir līdz 45 gadiem, vidēji vecuma cilvēks līdz 65 gadiem, vecāks cilvēks ir līdz 80 gadiem un vecs cilvēks ir no 80 gadiem. Ja mēs gribam no 80 gadiem dzīvot kvalitatīvi, spēt uzspēlēt tenisu vai ar ģimeni izbraukt ar riteni, tad tagad ir jādara. Tad tagad es vēl skrienu pēc 45, es domāšu par spēku staigāšanu. Protams, kad ja ir viss tā kā ir labi, nav nekāda, ja ir kaut kādas sūdzības, viņas nevajag ievilkt, viņas ir jārisina. Bet droši, ja nav nekādas sūdzības un zina, ka viss ir kārtībā, droši skriet un darīt un spēlēt vajag. Vēl tieši šajā dienā, kad notiek mūsu sāruna, es iepriekš klausījos jūs arī Latvijas radio, un tur tika minēts arī viens tāds, man liekas, 40 gadniekiem tipiskais gadījums, kad cilvēki skrien, izmanto to, ka viņi vēl var skriet un ļoti ātri sačakarē savus ceļus.
Tas ir saistīts ar to, ka veidojās muskuļu disbalans. Sanāk, ka daļa muskuļu ļoti izteikti piedalās šajā slodzē un strādā. Skriešana tomēr ir ļoti vienveidīga, tā kā tā aktivitāte. Ja viņi netiek nepapildina ar vingrojumiem, kā mēs jau runājām, vai ar stiepšanās vingrojumiem, vai ar normālu iesildīšanos, atsildīšanos, tad tas paaugstina noteiktu muskuļu tonus. Un bieži vien ir tā, ka tās ceļu sāpes veidojās nevis no tā, ka uzreiz ir problēma ar meniskiem, ar krustniskām saitēm, paša ceļa iekšējām struktūrām, bet tieši ar muskuļu stiprināšanās vietām. Sāp šo muskuļu stiprināšanās vietas, tāpēc, ka viņi ir pārslogoti. Vienkārši tas nav tāds līdzsvars. Un šeit īstenībā tās skriešanas tehnikas analīze saprast, ka, piemēram, ķermenis ir pārāk sasvēries uz priekšu, ja, ka tur cels netiek iztaisnots nevienā mirklī. Tāda skriešanas tehnika ir nepareiza. Un tas rada tādu bārslodzi, kas izpaužas ātrāk, ja, protams, skrien pa asfaltu, pa cieto segumu. Tās arī ir lietas, tā ir lieta, ko var mainīt. Skriet pa zāli? Jā, tad īstenībā tādos stadionos, parasti tur, kur kaut kāda apļošana visu laiku ir, tad īstenībā ir skrien pa celiņu, skrien tā kā pareizā virzienā un pa zālīt skrien atpakaļ virzienā. Tā kā atžgārni. Tāpēc, kad skrienot visu laiku griežoties pa labi vai pa ceļmalām skrienot, kur visu laiku ir mazliet slīpums, arī tad dažādi slogojas ceļi un iegurnis nestāv taisni. Aha. Jā, tas viss ir stāsts arī ceļiem. Bieži vien problēmas rodas no tā, ka ir nestabils iegurnis. Tā tad atkal mēs atgriežamies pie tās pašas dziļās muskultūras un sānu muskuļu trenēšanas. Pēdējā laikā daudz arī dzirdam par sportošanu otrajā pulsa zonā. Varbūt varat paskaidrot, kas tā tāda ir, kā to aprēķināt un kā to varbūt var izdarīt bez dažādiem gadžetiem. Tātad, parasti ir tā, ka šīs ierīces iedala pulsus 5 zonās. Tā pirmā zona ir tāda, pavisam, ja mēs domājam, tāda iesildīšanās zona. Parasti tas ir kaut kur, ja mēs ņemam to, ka cilvēkam ir kaut kāda pieredze vismaz fiziska aktivitāte, tas varēs būt 100-120 apmēram. Ja nav pieredze, tad līdz 130 apmēram. Tā ir pirmā zona, kurā cilvēks sagatavojas tam, kas sekos. Ja, viņš vai tur ātri iet, vai tur lēni tipina, tur apļo rokas un vēl kaut tāds vingrojums vispārējais veids un tā. Pēc tam seko otrā zona. Tā ir tāda aktivitāte, ir tā saucamais runas tests. Otrā zona ir tāda, kad mēs, piemēram, abas tagad iet kaut ko paskriet un es varētu turpināt runāt. Ja, mēs varētu sarunu uzturēt bez aizelšanās. Jo, ja sākas, ko tu nevari tā kā pateikt un tā, tad tas jau nozīmē, ka esmu iegājis jau trešajā zonā. Tā otrā zona ir ļoti, ir liela skābekļa piegāde, bet ķermenī vēl nav tik liela vajadzība. Ja, līdz ar to tā ir tāda brīva aktivitāte. Man jāsaka, ka liela daļa iesācēju vispār pārlec viņai pāri, tā teikt, ar lielu lēcienu un uzreiz nonāk 3., 4. Kāpēc viņi ir svarīgi? Viņi ir svarīgi, jo tā ir tā zona, kurā sirds sūknē vislielāko tilpumu. Tas nozīmē, ka tā slodze ir tā, kas trenē pašu sirds muskuli, un muskuļu sistēmai, atkarībā no trenētības, parasti tā ir ļoti viegla. Un tu liekas, es taču neko netrenēju. Bet nē, tā zona ir tāpēc, lai mēs dotu sirdī, jo tāpēc, ka turpinot slodzes intensitātes pieaugumu, sanāk, ka sirds jau sāk sūknēt mazāku tilpumu, un tā slodze vairs nav priekš sirds trenējoša. Sirdi trenē tieši otrā zona. Ja mēs runājam par vielmaiņas aktivizāciju un vielmaiņas intensitāti, kas arī ir svarīgi šajā vecuma grupā, tad šeit parādās individuāls variācijas. Ir daļai, kam tā ir otrā zona, ir daļai, kam tā ir trešā zona, un ir daļai, kam tā ir gandrīz 4. zonas sākums. Un tas ir atkarīgs no vēstures, no muskuļu masas, no ķermeņa masas un tā tālāk. Kāpēc ar vielmaiņu ir patiesībā tā, ka cilvēks ap 40 trenējas un nekas nenotiek? Un vismaz tas progress ir manāmi lēnāks nekā, piemēram, 20-30 gados. Jā, tas nerad ir arī iemesls, kāpēc cilvēki domā, kāda jēga. Jā, protams, ir šīs situācijas. Tad ir īstenībā jautājums par to fizisko slodzi un to vēsturi vai to ikdienu, kāda ir bijusi tam cilvēkam iepriekš no fiziskās slodzes. Jo, ja, piemēram, cilvēks visu laiku koncentrējas uz spēku vingrojumu, tad mums ir kaut kas jāpamaina, jo tas nedod efektu. Līdz ar to, ja viņš visu laiku centos vingrot, tad tagad es mēģināšu, braukt ar riteni vai iet tur nūjot vai vēl kaut kādu citu aktivitāti un skatos, kā mans ķermenis tā kā reaģē. Vēl viens svarīgs moments ir mainot kaut ko aktivitātē, ir svarīgi nesākt ēst vairāk, jo fiziskā slodze apetīti paaugstina. Bet fiziskās slodzes laikā nav jājūt izsalkuma sajūta. Ja ir izsalkuma sajūta fiziskās slodzes laikā, tad nav pareizas slodzes plānojums treniņā.
Jo fiziskā slodze ir vēl viens moments, kas ir attiecās uz šo. Parasti tas kaut kādas tādas pirmās vēsmas ir, ja parādās šis glikozes, jeb cukura līmeņa, kā lai es pasaku, traucējumi asinīs. Ja viņš kaut kā sākas pie robežas, parādās un kaut kur varbūt mazliet citreiz normāls, citreiz mazliet paaugstināts, tad fiziskā slodze ir tā, kura spēja apiet šos insulīna mehānismus. Ja insulīns ir vajadzīgs tāpēc, ka viņš nodrošina to, ka šī glikoze nokļūst šūnā, un šūna tiek pabarota, viņai ir daudz enerģijas. Ja insulīns kļūst mazākais, ko viņas veido viņa mazāk, tad cukurs asinīs, ja glikoze ir daudz, bet šūnā nenonāk. Līdz ar to cilvēks ir izsalcis, bet asinīs ir daudz glikozes, kas traucē mikrocirkulāciju un tā tālāk rada visas sekas. Fiziskā slodze šo mehānismu var apiet. Tā glikoze var nokļūt šūnā, apējot šo insulīnu mehānismu. Un tāpēc arī tas nodrošina atkal šīs glikozes tērēšanu, šo rezervi tērēšanu. Netiek uzkrāts rezerves. Ja, un otrkārt, un tas arī nodrošina to, ka, ja mēs sportojam, mēs esam, nav izsalkuma sajūta. Mēs ir ok, ir labi. Ja? Tas viens, kā mēs jau te sarunājam, mums viena sistēma ietekmē otru. Mēs bez tā nekādu nevaram. Cilvēkam ap 40 ir vēl viena tāda lieta, ka sportam patiešām paliek arvien mazāk laika. Ir ģimene, ir bērni, ir darbi, un tad meklē daudz un dažādus variantus, kā varbūt kaut ko padarīt, bet drusku citādāk. Es esmu redzējusi internetā ļoti daudz video, kuri, piemēram, visas šīs te vingrošanas gultā vai vingrošanas kaut kādā mājas režīmā īsti varbūt nenoejot no datora. Ko jūs par to domājat? Man jāsaka, ka jebkura aktivitāte ir laba. Ja vingrošana pie datora turpinās, tad kaut kas ir jāpamaina tajā ķermeņa pozīcijā. Man ir daži cilvēki, kuriem ir tie lēnie iešanas skrejceļi. Viņi ir tādi mājā, jo viņi strādā no mājām, tā kā iekārtoši. Kaut kādas aktivitātes ir. Bet man jāsaka, ka ir ar sevi jāsarunā, ir jāizveido savs grafiks. Piemēram, sevi tajā plānotajā jāraksta iekšā. Fiziskā slodze ir laiks pašam, tikai paša ķermenim, pašam. Un sevi tajā savā ikdienas aizņemtajā tikšanās vai darba grafikā arī ir jāieliek iekšā. Vismaz 2 reizes nedēļā, tas tāds minimums, es gribētu teikt. Otrs ir tas, kad ir jāmeklē šīs iespējas mazajām aktivitātēm. Man viena dāma bija, kas teica, es tagad atnāku no veikala, es noliku to cukurpaku vietā, es viņu 3 reizes paceļu un tad ielieku plauktiņā. Un tad nākamo piena paku, es izdaru kaut tur sāns kustības, atkal ielieku leduskapī. Ja? Tā, ir cilvēki, kas vienkārši mēģina kaut kā radoši pieiet tai lietai. Bet, ja tā sanāk, tad ir labi. Ja tā kā tika ļoti aizņemts ar kaut kādu koncentrēšanos un domām, tad gan ir jāatvēl laiks. Ir jāraksta sevi iekšā grafikā, jāliek plānotājā. Jo ir kaut kāds periods dzīvē, ka mēs esam ļoti, ļoti aizņemti, pēc tam jau atkal paliek tā kā savādāk. Ja, un tad īstenībā arī tas ir tas brīdis, kad atcerēties par to, kad es gribu sevi attīstīt vai atjaunot. Sievietēm sports šķiet ir jo īpaši svarīgs arī ņemot vērā kādu pavisam neizbēgamu mūsu periodu dzīvēs menopauzi. Un iepriekšējās podkāsta epizodēs arī runājām ar ginekoloģi par to, ka patiešām sports varētu kaut kā šīs izpausmes drusku mazināt, šīs sekas varbūt drusku mazināt. Kāda tieši varētu būt menopauzē? Man jāsaka, ka ir būtiski ir tā, ka nevis to tagad ir šis process sācies un tagad pa visām varēm metas milzīgā slodzē līdzīgi. Tas līdzīgi arī ir grūtniecība arī varbūt šajā vecumā, ja? Un tad arī cilvēks, es taču neko nedarīju, tagad man ir jāsporto. Ja? Tad ir tā, ka ja ir kaut kas darīts iepriekš, abos gadījumos, tad mēs šo aktivitāti varam turpināt. Bet ja ir kaut kas, kaut kas tā kā bijis tāda izteikta pasivitāte, tad ir jāiesāk noteikti ar šīm aerobām slodzēm. Tātad tās ir tās, kas dod, kā es jau teicu, asinsrita mikrocirkulāciju, bet arī ļauj šo hormonālo fonu stabilizēt. Tas nozīmē gan šie estrogēni, progesteronu un tā tālāk. Un otrs ir tas, kad cilvēks, tās reakcijas ķermenī notiek, bet ķermenis ir stabilāks pret šīm reakcijām. Mēs jau runājam par sāpju reakciju vai pieņemsim, kaut kāds karstuma vilnis varbūt, vai vēl kaut kas. Cits, pieņemsim, uz to jau reaģē ļoti, viss es vairs nevaru strādāt, viss esmu no ierindas ārā. Otrs saka, jātais loks. Un turpina darīt. Ja? Tad līdz ar to tā fiziskā slodze šādā ziņā viņa tā kā norūda mazlietiņa. Jā, protams, ka nevajadzētu ignorēt kaut kādas aizsarga reakcijas ķermenī. Protams. Bet kopumā tā fiziskā aktivitāte ļauj būt mierīgākam stresā, mierīgākam kādos pārejas brīžos.
Un otrs arī saglabāt gan ādas elastību, kam nodara ļoti lielās kustība amplitūdas, visi tie vēzieni un šūpošanas, kas nav ļoti noslogojoši priekš sirds un elpošanas sistēmas, bet viņi ir ļoti būtiski ādas veselībai, izskatam un tā tālāk. Un tā kā īstenībā var kaut kādas tādas estētiskās lietas, kas šajā pārejas periodā būtu ļoti, ļoti būtiskas, papildināt, nevis tikai tagad mazo vēdera presīti 10 cm augstumā pacelšos trenēšu, bet nē, es šoreiz uztaisīšu sēdu stāvokli, liekšos līdz ceļiem, celšos augšā, sānos, nolikšu bumbiņas, kuras celšu un likšu tur zemē kaut kur tālumā, vai nu arī stāvu stāvoklī, mazliet iesaidīšos gurniņos un tad šādus vingrojumus veikšu, tad lielās kustība amplitūdas, bet pie nosacījuma, ka es jūtos labi, kad nav nekādas, sāpju sajūta, pārslodzes sajūta un tā tālāk. Ja ir, tad labi, tad tagad iešu, šodien nejūtos, nav laba sajūta, tur kaut kas tāds, iziešu pastaigāties. Tā, kad spēt ar sevi, ne jau komunicēt, bet sevi saprast, sevi sajust. Jā, bet tad galvenais, tuvojoties šim periodam, ir šīs te aerobās nodarbības. Jā. Un pašā menopauzes laikā es esmu dzirdējis, ka, piemēram, sievietēm iesaka nodarboties ar jogu. Tas arī zināmā veidā iespējams sasauc ar to, ko teicāt iepriekš par to nomierināšanos, par to elpošanu. Jā, tās ir elpošanas tehnikas, kuras izmanto. Te ir atkarīgs no tā, kāda ir ķermeņa tā figūra vai ķermeņa sastāvs līdz tam. Ja pieņemsim jūt, ka tas ir tas posms, kad tagad ķermeņa svars sākt augt, tad ar jogu tikai nepietiks. Tā kā, ja ķermeņa rezerves, ja tauku procents sāk kļūt pieaugt, tad nepietiks. Ir jādara vairāk. Joga var būt kā viens no aktivitātes veidiem, bet ir jādara vairāk. Man ir arī draudzenes, kuras jau šobrīd diezgan mērtiecīgi audzē savu muskuļu masu, jo ir dzirdējušas, ka tieši menopauzes laikā ļoti trausli paliek kauli, un tāpēc viņiem vajag apkārt tādu tā kā drošības vairogu. Muskuļi stiprinās pie kauliem. Ja tie muskuļi dara darbu, viņi padara tos kaulus tā kā izturīgus. Viens puses jau foršajā, ka viņas to dara. Galvenais, lai bez tādas pārslodzes, jo tas reiz arī sanāk kaut kādas, kā mēs jau runājam, ceļi vai tur pleci vai vēl kaut kas, ko izdodas tā kā pārmērīgi pārslogot, darot kaut ko ļoti specifisku vingrojumu. Ja tā ir vispārēja vingrošana, tad kāpēc ne? Tas jau tā kā ļoti veselīgi un palielina to rezervi ilgāk vēlākam laikam. Man liekas, ļoti laba doma. Šoreiz varbūt jautājums mazāk saistīts ar muskuļiem un to, kas notiek mūsu iekšpusē, bet nedaudz arī par to, kas notiek ārpusē. Proti, es esmu bieži novērojis to, kā cilvēki ģērbjas dodoties sportot, dodoties uz sporta zālēm. Protams, viens ir, kā katrs cilvēks jūtas ērti. Otrs ir arī gaumas jautājums. Taču trešais ļoti bieži arī tiek runāts par kaut kādu arī veselības faktoru, kas ir saistīts ar šo apģērbu. Proti, es pirms kaut kāda laika gāju uz vingrošanām, un tad pasniedzēja teica, kas jums tām meitenēm ir ar tām apstilpātajām drēbēm un tiem leggingiem, ka patiesībā jābūt ir tādām vaļīgām kokvilnas drēbēm, un tas viss apstilpātais patiesībā nemaz tik veselīgs mūsu ķermenim nav. Man jāsaka, ka droši vien stāsts, varbūt viņi domā par mikrocirkulācijas tām iespējām. Te ir jāsaka dažādi. Parasti, tad tas, kas cilvēkam tā kā liekas forši piemēroti, tas ir viens no komforta. Mēs nevaram iet kaut kādā, zaļā tērpā, ja man viņš pieņems, galīgi, tā, kad es nevaru uz viņu sevi pastīties spogulī, tad nevajag iet zaļā tērpā, bet kopumā, principā, ir tā, ka tās izvēles iespējas, tajā apģērbā, man liekas, ka cilvēkam jābūt individuāli. Tas, kas ir no tādas fizioloģijas viedokļa, vajadzētu nevis uzvilkt to vienu milzīgo biezo jaku un tā, bet ja tā ir telpā, kur taisīšu, joga ir vēsa un man ir vēsa, tad es paņēmu krekliņu, paņēmu vēl vienu plānoju aciņu un vēl vienu plānoju aciņu, lai man ir iespēja jau 3 pakāpēs reaģēt uz sevi, uz savām sajūtām, vilkt nost vienu otru vai nevilkt neko nost un pielāgot. Tas ir tas, kas ir tāds sīpoliņu princips, vairākas kārtas un tā. Pārējais, man liekas, tās brīvās drēbes, citreiz ir tā, kad arī tas, ko es redzu citreiz sporta laboratorijā, kad citreiz cilvēks strādājot treniņu procesā, liekas, viņš taču netaisa līdz galam, mēs tagad tos šortus stiepjam, vai mēs vēl kaut ko. Sanāk tā, ka tas audums nepadodās tā, kad nevar izdarīt tehniski pareizi. Tad tas arī ir tas, kas ir jāpārliecinās, lai sporta apģērbs ļautu izdarīt pilnā amplitūdā vingrojums. Par apspīlēto, man jāsaka, ka manā pieredzē ir
ir bijis arī otrādā, kad ir pilnīgi tā kā labi tas, ja pieņemsim, ir bijusi kaut kāda situācija ar muskuļu pārslodzi, ar muskuļu traumu, tad citreiz ir tas saturīgums, ka tie muskuļi tā kā tagad var viens otru atbalstīt un strādāt reāli reizē, kad ir pat citreiz mēs velkam tās sporta zeķes, kas ir līdz ceļiem, ja tas ir apakšstilps un kas saturīgi kopā, ka tas un nodrošina vienu temperatūru siltumu tajā vietā, gan cīpslai, gan muskulim vienā temperatūrā, tad mēs tā kā tīšām tā darām. Jā, tā kā šeit ir tā kā dažādi. Ja ir kaut kādas sūdzības vai kaut ko, tad noteikti vajag siltu un vajag visu vienā temperatūrā, to visu rajonu, kurš tad ir, vai tā ir mugura, vai tas ir augšstilps vai apakšstilps. Savukārt, jā, ja tāds, pieņemsim, no tādas mikrocirkulācijas, ja viss ir labi, vēja, asinsrita laba, tad droši brīvas drēbes un... Apkopojot šodien izrunāto par 40-gadnieku sportu, varbūt pirmais tāda ceļakārta cilvēkam, kurš patiešām varbūt līdz šim nav sportojis, taču ap tiem 40 gadiem ir sapratis, ka patiešām ir pēdējais brīdis, kaut kā tie savi jaunie ieradumi ir jāievieš. Ko jūs tādam cilvēkam ieteiktu? Atvēlēt laiku sev, padomāt, kad es to varu darīt, vismaz 2-3 reizes nedēļā. Un, ja tas ir nepieciešams kaut kāds atbalsta mehānisms, vai tā ir ģimene, draugi, bērni, vienalga, kādā veidā mēs to darām, tad mēs sarunājam ar viņiem, mēs kopā iesim, darīsim. Protams, ieklausāmies vienā otrā. Un otrs ir tā kā padomāt par tām slodzēm, kas ir saistītas gan ar izturību. Un īstenībā mums jau nevajag darīt tā kā visu gadu, kā es teicu, ja mēs 2 mēnešus darām, tad mums tālāk sanāk uz tiem 6 mēnešiem, ja mēs darām 6 mēnešus, tad mēs esam uz 2 gadiem. Un tas īstenībā ļoti palīdz mūsu sezonalitātei. Ja vasarā mēs tagad varēsim būt aktīvi, tur iet, skriet un braukt ar to, tad zinām, ka pēc tam ziemas periodā mēs varam vairāk vingrot. Tā, kad vienkārši tā ļauties šai plūsmai, kas saistīta ar ķermeni, ar sevi draudzēties. Ja, tas arī tāds, kad nevis tā par visām varēm, jo tās par visām varēm tas bieži vien noved pie pārslodzēm. Tad mēs, protams, parasti tiekamies ar kaut kādu notikumu, kas jau ir bijis. Bet tas ir tik sarežģīti, jo man dažreiz arī brīvdienās es pamostos un es domāju, es negribu neko darīt. Tad es nevaru saprast, vai tas ir mans ķermenis, kurš saka, nedaudz nomierinies, vai tas ir mans slinkums un vēlme pačučēt. Un ja es pārkāpšu pāri, es patiesībā taču tik labi jutīšu. Jā, bet varbūt, ka tad nevajag uzreiz pēc pamošanās to darīt. Varbūt, ka vajag pēcpusdienā. Tādā arī nebaigi vēlu atlikt vakarā, bet nemēģināt sevi laust arī dienas režīma veidā. Ja pieņemsim ir ierasts, ka sestdienas svētdienas guļ līdz 10, tad es guļu līdz 10 un pēc tam domāju par aktivitāti, nevis tagad uzliek pulksteni uz 7 un tagad iešu skriet. Tā, kad ļaut arī emocionāli, psiholoģiski atjaunoties. Lai tā fiziskā aktivitāte, ja fiziskā slodze nāk kā papildus bonus ķermenim, nevis kā atkal kārtējais darbā, es tagad mēģinu iekļauties rāmjos, tagad arī slodzē mēģinu tā kā uz darbu iekļauties rāmjos. To es domāju ar to sevis draudzēties. Jā, bet tad atkal ir dzirdēts par to, ka, ja, piemēram, uz pēcpusdienu un vakaru ļoti strauji sasportojas un it īpaši tuvojoties vecākam gadu gājumam, to var ļoti izteikti just, ka tad ir grūti nomierināties un atslābināties. Tāpēc, ka nav pareizas treniņa beigas. Mums ir jādod impulss pāriet uz miera stāvokli ar slodzi. Līdz ar to tikpat svarīgi, kā mēs iesildoties, sagatavojam ķermeni un nervu sistēmu, tikpat svarīgi mums ir ļaut sākt atjaunoties, sākt atkal no simpātiskās nervu sistēmas pāriet uz parasimpātisko, kas ir mierīga. Jā, tā ir problēma cilvēkiem tieši arī šajā vecuma grupā, kad tikko ļoti intensīvi sportoju, treniņš beidzās, visus dušu ģērbto mājās, hops, un tad guļ gultā ar atvērtām acīm, nevar aizmigt. Tāpēc, ka nervu sistēma turpina regulēt, tā kā slodze turpinātos, stress turpinātos, ir jādod impulss ar slodzi. Tātad mierīgi, vai tas ir lēna tipināšana, gājiena vai apļošana, dot ķermenim impulsu, viss ir labi, stress beidzās, pārējiem uz miera periodu, tā kā drošība, tā kā mieru. Un tas īstenībā tas, kas tāda netieši notiek ķermenī, un tad jau arī gan miegs labs, gan viss pārējais. Cik tad ilgi tur tipināt? 7 minūtes. 7 minūtes? Ak, dieniņās. Var tipināt 4 un pēc tam apļot rokas un šūpot kājas. Es tik ļoti izskatās, ka sev dara pāri, jo tad, kad es mēģinu kombinēt to spēku staigāšanu un skriešanu, tad, piemēram, tas trenažieris, kas man regulē visus šos te posmus periodus, viņš man iedod varbūt labākajā gadījumā 1,5 minūti tā lēnām pastaigāt. Pārregulēšanai tas nav pietiekami. Ķermenis nespēja tik īsā laikā pārregulēties. Tātad labi, cilvēks, kurš pilnībā iesāk, viņš sevi noteikti ieklausās, noteikti savu ikdienas ritmu nelauž
Bet ieliek sevi tajā grafikā. Un katru dienu pieliek, katru nākamo reizi, nevis katru dienu pieliek klāt kaut kādu slodzīti. Vai nu arī pamaina. Citu, vingrojumu. Un tādiem, kas jau ir iesākuši sportot vai atsākuši sportot pēc kaut kāda ilgāka perioda, tas, ko es no mūsu sarunas paņēmu līdzi, ir galvenais nesākt uzreiz darīt visus 200%. Jā. Nesākt darīt to, kā varēju iepriekš, bet arī tad iedot slodzi, kaut vai nedaudz uz 10 sekundēm un ļaut atjaunoties. Un tad saprast, ja es varu jau vairāk. Paldies jums liels par šīs dienas sarunu, Sandra. Bija patiešām liels prieks ar jums runāt, un es domāju, ka, ja kāds mūs šodien klausījās un aizdomājās vēl vairāk un vēl dziļāk par visiem šiem tematiem, ir ļoti daudz tik burvīgi saruna ar jums internetā. Paldies jums, ka atradāt laiku pie mums šodien atnākt. Paldies, ka uzaicinājāt. Paldies arī jums, ka klausījāties. Atgādinu, ka pie mums šodien studijā bija sporta ārste Sandra Rozenštoka. Un noteikti tiekamies jau arī nākamajos raidījumos, kad turpināsim runāt par to, kā celt savas dzīves kvalitāti arī pēc 40 gadu vecuma. Vislabāk! Klausies LSM Nīcu populārākajās raidierakstu platformās un portālā LSM.